gremdējoties atmiņās, es atcerējos, ka pirms pāris gadiem es cīnījos ar Evijas Kārkliņas korupciju, un par to lietu es toreiz arī veidoju dažādus sižetus. Un es izlēmu vienkārši ar jaunu sparu likties klātai lietai un nosūtīju iekšējiem drošības birojam jaunu iesniegumu saistībā ar iespējamo Evijas Kārkliņas šizofrēniju. Burtiski es mazliet apskatījos savu veco sižetu, mana toreizējā doma likās sakarīga, un tieši balstoties uz šo šizofrēnijas spekulācijas ideju, es izveidoju iesniegumu iekšējiem drošības birojam. Pilnīgi dabīgi, tā kā es jau ar to biju reiķinājies, iekšējais drošības birojs teica, kad tur nekas nenotiks. Ka viņi kaut ko ir izskatījuši, ir pieņēmuši lēmumu, ka tur viņi neko nedarīs, un visam tam ir beigas. Un šo lēmumu es izlēmu pārsūdzēt. Man ir atmiņā tāda lieta, un par to arī iespējams ir kā lai saka, iespējams informēties manos vecajos sižetos, ka sākumā, kad es to iesniegumu pa Eviju Kārkliņu iesniedzu, iekšējais drošības birojs bija super pārliecināts, ka tā ir viņa kompetence, un teica, nē, tur nav korupcija. Sākumā tas bija kaut kāds darbinieks, tad, man liekas, pārsūdzēja pie priekšnieka, priekšnieks teica, arī nav korupcija, tad es pārsūdzēju Tieslietu ministrijā, Tieslietu ministrija teica, valsts sekretārs no nevis Tieslietu ministrijā, iekšlietu ministrijā es to pārsūdzēju, iekšlietu ministrijas valsts sekretārs, iekšlietu ministrijas vārdā teica, jā, tur ir tādi trūkumi, bet, beigās mēs tur neko nedarīsim, lēmums ir ok. Un viņi teica, jūs varat vēl tur pārsūdzēt tajā instancē, ko es tad arī darīju, gāju tur uz kaut kādu tālāku tiesu, un tad iekšējās drošības birojas man atsūtīja kaut kādā brīdī vēstuli, e-doku, protams, ka tur man nav jāga tālāk par to lietu tiesāties, tāpēc jau izmeklēšanas process vēl beidzās. Un ar to, vismaz balstoties uz manu atmiņu, tā lieta beidzās. Un, šeit es tagad pārsūdzot to šī gada iekšējās drošības biroja lēmumu, pie Tieslietu ministrijas vienkārši apšaubu, vai tas vispār bija pareizi tā izbeigt to lietu, uzsver, ka par šizofrēniju tur es tā toreiz ļoti, kaut arī sižetā es tā izteicos, bet tieši iesniegumā es par to tā neizteicos. Es vairāk gāju uz klasisko korupciju, attiecīgi mans iesniegums šogad ir savādāks, un es tur pamatojoties uz visiem informācijas pieejamības likumiem, vienkārši saku, atsūtiet man visus lēmumus, kas ir publiski pieejami, kas nav klasificēti šai lietā, visus lēmumus atsūtiet man, kuri ir bijuši man adresēti. Likumā man tādas tiesības ir definētas, ka es varu šo pieprasīt, un tad es paskatīšos vēlreiz, jo, man liekas, tur kaut kā gali nesaiet kopā. Šī, protams, politiski varbūt tagad nav tā pareizākā prioritāte, es ar to tagad vienkārši nodarbojos, es vienkārši tā kaut kā atmiņās gremdējos, aizdomājos par to, un, kaut kā tā sanāca. Un es ar šo sižetu jūs vienkārši vēlējos painformēt par to, kā lietas notiek. Ne mazāk, ne vairāk. Paldies, ka skatījāties!